Piemērs no dzīves. Mēs aizbraucam uz izstādi, es vēl pārstāvu reāli Violet Design, tā ir vēl viena kompānija, kas strādā Igaunijā un kur mēs dodam produktu reāli un arī dizainējam. Un konstatējam faktu, ka tie paši mūsu mīļotie ķīnieši ir izstādījuši tieši tādu pašu produkciju kā mums. Dabīgi mums ir visi patenti, mēs ceļam augšā, ejam pie administrācijas, sakam, nu redziet tādu situāciju, mums ir juridiskie dokumenti, lūdzu, noņemiet. Un kā jūs domājat, ko mums atbild? Izstādes laikā mēs neko darīt nevaram, tāpēc, ka izstādē visi ir piesakti no juridiskā viedokļa. Pēc izstādes mēs varam jebkuru produktu risināt. Pēc tam pēc izstādes veidojas nākošā sistēma. Nekas nav reglamentēts, nekas nav parakstīts, jums veidojas nākošā situācija. Jums ir tajā valstī, kurā notiek izstāde, ir jānofraktē jurists, kas maksā reāli dzīvenam naudu. Tad pie tā, ko jūs esat samaksājis, jūs sākat maksāt juristam. Jurists sāk gatavot juridiskos dokumentus un sāk meklēt iemeslu, kurš bijis, kad redzējis, kā. Tas velkās mēnešiem ilgi. Jūs visu laiku maksājat, cilvēki visu laiku strādā, rezultāti nekādi nav. Un es satikos ar Neimaņu pārstāvniecības menedžeriem un ar īpašniekiem, un viņi teica, Juri, nu neuztraucies, nu paskaties, tavu produktu kopē. Tas jau ir pierādījums tikpat kā licenci. Es saku, jā, bet ko tad var darīt šādā situācijā, kā mēs varam reāli aizsargāt to savu tirgu, savu produktu reālā, jo mēs esam ieguldījuši gan naudu, gan interesi, gan vedam viņu rādām visai pasaulē, nu ko reālajā dzīvē darīt. Viņš teica, mums ir liela problēma, bet tā problēma ir visiem tirgotājiem. Un tad mēs priekš sevis atrisinājām šo jautājumu daudz vienkāršāk. Mēs katru gadu izlaidām jaunu mikrofonu. Pilnīgi jaunā komplektācijā, jaunā dizainā un cenšamies atrisināt arī tehnisko risinājumu jaunu. Tie ķīnieši vienkārši nespēja līdztikt. Viņi nav tik ātri. Un tad, kad šis produkts jau pasaules tirgu un iegūs atzinību un ir dabūjis arī diplomēts, un tagad viņi saprot, ka tas ir viss labi, tajā momentā mums ir parādījies nākošais produkts reāli. Mēs neesam aizgājuši no veciem, jo mēs vecos arī kultivējam un eksportējam, un tajā pašā reizē mums ir parādījies jauns. Un tad viņi nonāk tādā situācijā, ka viņi arī tik nevar saprast, ko tad kopēt, vai to, kas jau ir tirgu, vai to, kas ir jauns, un kuram ir lielāka vērtība. Es kāpēc to runāju? Tāpēc, ka man vienmēr fascinē tas, ka mēs sakam, mums slikti ceļi, mums jābrauc ir lēnāk, lai mums nebūtu avārijas. Ja? Un es gribu teikt, ka biznesā viens no galvenajiem bīdītājiem, un man liekas arī uz ielas, ir ātrums, kurā jūs kustaties. Jo ātrāk jūs kustaties, jo ātrāk jūs varat pieņemt lēmumu, pareizu lēmumu. Jo ātrāk jūs varat izdarīt šo reālo darbu un iztaisīt to nākošo soli, jo lielāks iespējas jums tajā tirgū noturēties. Jo pašreizajā momentā tirgus patiesībā,